Sveicināti! Es esmu Ingūna Petersone, un par sevi var teikt tā, ka nu jau 5. gadu ar pārliecību un aizrautību es stiprinu gan sevi, gan arī tos cilvēkus, kas ir man apkārt. Un es strādāju un meklēju atbildes uz jautājumiem, kas saistās tieši ar veselību. Un šī video mērķis, ko es šodien ierakstu, ir mūsu saruna kopā. Es tev pastāstīšu, un tu manī ieklausīsies par tēmu ūdens. Ūdens mums visiem ir ļoti, ļoti svarīgs, bet šobrīd, kā nekad, ūdens mums ir liels deficīts. Un šajā video es gribu parādīt tev un pastāstīt, kādā veidā var attīrīt parastu krāna ūdeni. Un šo ūdeni mēs attīram ar mineralizētām tabletēm, ar dabas minerāliem, ko sauc par probalanci. Un kāpēc mums ir nepieciešams tāds ūdens? Krāna ūdenim ir ļoti zems pH līmenis, un viņš ir skāps. Un paskaties to, kā tas izskatās praktiski, kad pamēra šo ūdeni ar pH mērāmo, ko mūsu kolēģi ir izdarījuši, un kad ieliek probalanci. Pirms mēs skatāmies tieši pašu eksperimentu, ko kolēģis parādīs, es tomēr gribu vēl jums likt uzsvaru, jo tāpēc, ka man pašai tas vienmēr ir ļoti svarīgi, kad es sāku lietot kaut kādus produktus, man ir jāzina, kāpēc tas un ko tas man dos. Lūk, jūs redzat, kolēģim uz galda probalances buņģiņu, kas arī mums jau ir vairākus gadus mājās un vienmēr regulāri mēs to lietojam. Un pateikšu, kas tas ir. Tas ir 100% dabīgs, mineralizēts produkts, kurš sevī ietver kāliju, magneju, kalciju, nātriju, hromu un varu, un nedaudz arī silīciju. Un šis te viss kopums ir ļoti precīzi, pareizi salikts, kā tas ir dabā, un viņš veido gan ūdeni sārmainu, gan arī mūsu ķermeni tādā sārmainības pakāpē, kas dod mums šo enerģiju un veselību un atjauno mūsu darba spējas. Jo tikai īsi pieminot, jums būs iespēja arī mācīties un skatīties manā blogā par šo te lielo problēmu. Mēs ikdienā esam diezgan paskābināti un bieži vien, ja mums nav šīs informācijas, mēs to nezinām un nenojaušam. Un skatīsimies, kolēģis patreiz to eksperimentu veids tieši ar ūdeni, 2 ūdens glāzes. Kā viņš to dara, es jums arī to komentēšu, kas tur notiek un ko jūs darīsiet mājās pēc tam, kad būsiet arī iegādājušies probalanci. Faktiski probalancei lūk nāk līdzi šādas te strēmeles, ar ko mājās paši sev mēs varam pārbaudīt šo pH līmeni. Un redzat, kolēģis tagad rāda, jo būtu normāli, ja mums būtu zilā krāsiņa, tur, kur viņš norāda, kur sākās iezīmētās tās bultiņas. Tagad viņš ieliek ūdenī un redzat, parādās, ka ūdens ir patiešām skāps. Mēs tālāk redzēsim otrā eksperimentā, kur to ar pH metru vēl ūdenī parādīs tieši pašu skābenumu. Un lūk, viņš ieliek otrā glāzītē tagad šo pašu strēmeli, kurā jau ir piebērta probalance klāt. Un redzat, strēmeļu atšķirību viņa ir tieši jau nosaucama par sārmainu. Un tādu ūdeni mēs varam lietot. Un nu mēs esam pie otrā eksperimenta. Šajā eksperimentā sieviete parādīs, kā viņi, izbraucot dabā, grib baudīt tīru ūdeni un tiek darīta ūdens pH līmeņa mērīšana jau ar pH līmeņa metru. Un kāpēc viņi grib baudīt šo te tīro ūdeni? Jo šīs te mineralizētās tabletes miedarbībā ar ūdeni, tieši šie te minerāli, kas ir no sāļiem, viņi pāriet ūdenī un savukārt piešķir ūdenim šīs te veselīgās īpašības, kas cilvēkam savukārt veicina tieši optimālu un ļoti labu dabīgu pH līmeņu sasniegšanu, arī tiem, kuriem ir augsts asinsspiediens,
asinsspiediena normalizēšanos un regulē arī sirdsdarbību. Ļoti daudz cilvēkiem ir arī osteoporoze un artrīts, un tieši šāds te ūdens mineralizēts, viņš veic šo te profilaksi. Kas vēl ir ļoti svarīgi, notiek muskuļu elastības paaugstināšanās, un arī kaulu un skrīmšļaudu struktūras atjaunošanās, kas mums vajadzīgi ikvienam. Un, protams, pats pēdējais varbūt, vai priekšpēdējais, varbūt divas lietas vēl svarīgākās pieminēšu, tas ir nieru un gremošanas sistēmas darbības regulācija. Tā mums ir katram nepieciešama ikdienas, un tas, lūk, notiek tieši ar šādu te dabīgu labi ūdeni. Un vēl ļoti svarīgi, man daudz cilvēki šobrīd pievienojās, un pirmais, ar ko mēs sākam, tas ir ar problēmas noskaidrošanu, un viena no lielākajām problēmām ir ļoti daudz cilvēkiem, tas ir ādas stāvoklis, ādas problēmas dažādas. Un lūk, šāds te mineralizēts ūdens tieši dos ādas stāvokļa uzlabošanos. Mums ir pieejami arī ārstu video, kurus jūs dabūsiet un varēsiet noskatīties, bet paskatāmies tagad tieši pašu eksperimentu, kuru es atkal jums pakomentēšu, lai jūs redzētu, ka tas pat tiešām dzīvē tā ir. Mums nevajag visiem mājās pH metru. Lūk, kundze ņem tagad vienu pH tabletīti, tikai vienu. Mēs dzeram dienā pa 4 tabletēm 3 reizes dienā. Un lūk, tagad viņa ņem pH metru un liek ūdens glāzē, kurā ir parasts krāna ūdens, vai viņa gan teica, ka viņai ir veikalā pirkts ūdens. Un lūk, skatāmies, tiek ieslēgts pH metrs, parāda 8, 7,9, 7,7, 7,6, 7,2, tātad jau krītās. Ko es šeit gribu teikt? 6,9, 6,7, 6,6, 6,5, 6,4 es redzu, lai jums būtu vieglāk. Patreiz tagad it kā piefiksējās, krītās vēl 6,3 un, manuprāt, pat nokritās līdz 5 ar 6,0 tagad parādās, pat 5,9. Lūk. Nu, es domāju, ka tālāk 5,8, 5,7, un tas ir tas, ko, lūk, viņa šeit parāda. Kas ir svarīgi? Ir jāsaprot viena lieta, kad dzīvā dabā organisms, piemēram, krabji mirst pie ūdens skābuma, ja ir 6. Zivis ūdenī mirst, viņas nevar dzīvot, ja ūdens pH līmenis ir 3, un jebkura cita dzīvības forma var izdzīvot, un tad, ja ūdens ir sārmaināks, un pie 2,5 jau jebkura dzīvības forma faktiski vairs nav spējīga dzīvot. Un redzat, te ir glāze ar probalanci. Parāda 8,2 jau, un vēl iet uz augšu rādītājs 8,3, bet mēs jau zinām, ka pie 7 tas jau ir ļoti, ļoti labs, un pie kam viņi iemeta tikai vienu pašu tabletīti. Ja? Lūk, ko dod šie te minerāli. Es vēl pašās video beigās jums patiešām došu tādu akcentu, ko tad kalcijs, magnijs, kālijs un nātrijs kopā mums dod, un tagad paskatāmies, viņa ieliks vēl otru mērāmo, kurš nosaka arī ūdens patiešām tādu vēl lielāku kvalitāti, un tas bija tas, ko es gribēju jums parādīt, lai jūs to arī redzētu uzskatāmi. Šeit tātad viņa vēl skaidro par pašu šo te, un redzat 8,4 šo te brīdi, kamēr turējās glāzē šis te pH mērāmais. Un tagad ieliekot, lūk, glāzē parādās un krītās 123, 110, 98, tas ir ūdens blīvums, nu, faktiski vajadzētu pat kaut kādi 50 varbūt, nu, līdz 98 ar vienu tableti. Un ieliekot lūk šajā te, faktiski var teikt, nedzīvajā, mirušajā ūdenī, šis te blīvums rādās kāp uz augšu 113, 126, 30 pāri, 139, 140, vai kā šie rādītāji ceļās uz augšu.
Lūk, nu, mēs tagad pāriesim, pietiks mums šīs te informācijas. Pietiekoši izsmeļoša un uzskatāma informācija, un, manuprāt, es domāju, ka mūsu vīzija, kas ir būt pieejamiem ar savu zināšanu bagāžu ikvienam cilvēkam uz šīs pasaules, un tieši latviešu valodā arī, tāpēc es šo video kombinēju, un mēs gribam piedāvāt to pašu labāko, es domāju, ka to mēs esam sasnieguši. Un tiem cilvēkiem, kuri tagad ir pārliecināti par to, ka viņiem arī vajag šo produktu, viņiem būs vieglāk pieņemt lēmumu, bet tiem cilvēkiem, kuri man jau šo produktu lieto un kuri nu pat arī ir pasūtījuši, es tomēr vēl gribu dot tādu rezumē vai kopsavilkumu par to, ko tad šis produkts tieši jums dos pēc ilgstošākas lietošanas. Un paskatīsimies kopumā. Pirmkārt jau par pašu lietošanu. pH strēmeles vīrietis rādīja. Mēs viņas lietojam un mēram šo te pH līmeni urīnā, nevis siekalās, bet urīnā. Ja? Vislabāk ir mērīt ne pirmajā urīnā, bet kādā otrā, trešajā vienalga dienas garumā. Tas būtu tāds, kā mēs mēram šo te pH līmeni paši sev. Un šo te minerālu lietošana, kā jau minēju, 3 reizes dienā pa 4 tabletēm. Būs video pieejams jums arī tieši kā ārsts konsultē, bet iesaka arī, ja problēma, piemēram, ir liela un nopietnas veselības problēmas, tad var darīt tā, ka pa 2 tabletēm ik pēc 2 stundām dzer. Galvenais, ko es gribu likt uzsvaru, atceraties to, ka kalcija uzsūkšanos kavē kafija, kavē saldumi, kavē alkohols, tāpēc varbūt tie, kas dzer rīta kafijas, tad mēs šo te probalansu izdzeram 1 stundu pirms. Tas būtu tāds mans īsts ieteikums. Vēl mēs zinām, ka ļoti labi viņš sabalansējas ar jebkuru produktu, ar vienalga, ko jūs lietojat pie veselības atjaunošanas, bet mana praksa ir tāda, ka D vitamīnu mums vajag lietot gandrīz visiem, jo D vitamīna trūkums ir ļoti, ļoti liels. Iesaku aiziet iztaisīt analīzes, bet D vitamīns nevar uzsūkties, ja viņam nav kalcija. Un tādēļ mana praksa ir tāda, ka, lūk, es ar vienu šāvienu nošauju 2 zaķus. D vitamīnu es uzņemu ar mūsu šo te LR vitamīnu kompleksu Vitality, ar Vita aktīvu produktiem, un, lūk, klāt es mineralizēju vai nu savu dzeramo ūdeni, kas man ir dienas garumā, vai arī es iedzeru 1 vai 2 reizītes tieši profilaksei, kalcija profilaksei, un līdz ar to arī visi pārējie minerāli, lietojot ikdienā, un iegūstu vajadzīgo rezultātu. Un lūk, kādu rezultātu tad es iegūstu? Kalcijs veido kaulu audus un ir visu saistaudu celtniecības materiāls. Tas nozīmē, ka tas man palīdz saglabāt jaunību un vitalitāti. Kalcijs uzturs arī stabilu sirdsdarbību un arī nervu impulsu vadīšanu. Tas nozīmē, ka ļoti bieži varbūt arī šie nervu impulsi ir traucēti pie dažādām saslimšanām. Un kalcijs arī paaugstina šūnu membrānu caurlaidību un normalizē asins recēšanas procesu. To, protams, mēs nevaram katrs noteikt, bet, lūk, šādas labas īpašības viņam ir. Savukārt, kalciju vienkār bieži cilvēki lieto, tas īsti gaidāmo rezultātu nesniedz. Tāpēc viņam labākais draugs un palīgs ir magnijs, kas arī šeit ir klāt šajā te minerālu sastāvā. Un magnijs savukārt paaugstina organisma enerģētisko potenciālu, nodrošina mums stabilu sirds ritmu, kā jau minēju arī, ko kalcijs dod, ja? Un regulē gludās muskulatūras, kas ir gludā muskulatūra. Tie ir asinsvadi, zārnu trakts, žultspūslis, urīnpūslis, un tieši magnijs regulē viņu tonusu.
Un, kā es teicu, šajā te sastāvā probalansē ir pareizas dabīgās kalcija un magnija sabalansētās kombinācijas attiecības 2:1. Un tas kavē kalcija izvadīšanos no kauliem un arī kauli atmiekšķējās ar gadiem ejot, ja? Un lūk, šī te kombinācija tā notur visu pareizajās vietās. Nu, vēl parunāsim par nātriju. Nātrijs savukārt regulē osmātisko spiedienu, tas ir ūdens, olbaltumvielu apmaiņu, un viņš ir nepieciešams neiromuskulārās uzbudinātības uzturēšanai. Un nātrija kālija sūkņa darbībai, tas tikpat kā sūknīts, kas mums pumpē visu to, kas mums ir nepieciešams. Un tieši nātrijs nodrošina šūnu vielmaiņas regulāciju. Tāpēc, piemēram, probalanci arī iekļauj tie cilvēki, kuri strādā pie sava veselīgā dzīvesveida un arī pie svara korekcijas. Un savukārt vēl parunāsim par kāliju, tas ir šūnas iekšējās vides galvenais kations, kas nodrošina ūdens, sāļu un skābju tieši šo te sārmi līdzsvaru, par ko mēs runājam par pH līmeņa normalizēšanos, ko uzskatām mēs redzējām ar šiem tie visiem mērāmajiem. Un savukārt viņš arī mums nodrošina arteriālā asins spiediena stabilitāti un, kas ir pats svarīgākais, izvada lieko šķidrumu no organisma, jo ļoti bieži cilvēkiem liekais svars ir arī no tā, ka organismā ir sakrājies tas šķidrums, kurš nav vajadzīgs. Mums šķidrums ir vajadzīgs, bet saprotiet pareizi, ja? Un kāpēc, piemēram, ir šī te biežā lietošana, kad jāsaprot, ka vienā reizē var uzsūkties tikai apmēram 300 līdz 500 miligrami. Šeit es runāju tieši par kalciju, kas mums ir ļoti, ļoti nepieciešams mūsu kaulu stiprībai. Pagaidām es domāju, ka šī informācija ir pietiekoši izsmeļoša. Zem šī video jau būs pieejama arī reģistrācijas ailīte, kurā jūs varat ierakstīt savu vārdu, savu e-mailu, un es sazināšos ar jums un došu vēl papildus informāciju, kādā veidā jūs varat iegādāties šo produktu un sākt lietot un saņemt arī visas šīs te izsmeļošās apmācības un arī visu informāciju. To es domāju tiem cilvēkiem, kuri pagaidām šo informāciju atrod blogā un kuri nav tieši pazīstami ar mani. Es biju ar jums kopā, devu savu zināšanu bagāžu, ko 5 gadu garumā es patiešām, kā jau teicu, ar pārliecību un ar aizrautību daru. Es esmu Ingūna Petersone un prieks bija ar jums iepazīties šādi virtuāli. Es ceru, ka mēs tiksimies un es palīdzēšu arī jums.